Dāmas un kungi, sveiciens jums no Sāmsalas. Man aizmugurē uz šī Sāmsalas lielākā akmens ir uzkāps vēl viens no ķekavas lauvām, Dafnis. Reku viņš tur augstu. Dafni, pamāja ar roku. Tā, Dafnis ir visu apkārt, visu mūsu šeit braucošo Sāmsalu skatīt iekāres pilno braucienu dalībnieku, tā teikt, pašlaik apbrīnas objekts. Tā, un tagad pastīsimies, kā Dafnis nokāps no Sāmsalas augstākā akmens. Tātad, kamēr Dafnis kāpj un domā, kur likt kāju, es varu pastāstīt. Akmens augstums ir 4,5 metri. Tātad Dafnis bija uzkāps 4,5 metra augstumā. Kā jau minēja, Sāmsalas lielākais akmens, viņa kubatūra ir apmēram 123 kubikmetri. Tātad ļoti daudzi domā, ka Sāmsalas lielākais akmens ir Piritas akmens, pie kura mēs arī vēlāk nokļūsim. Tātad salīdzinājumi. Piritas akmens ir 3 reizes mazāks pēc savas kubatūras nekā šis te akmens. Arī augstuma ziņā Piritas akmens ir tikai 3,8 metra augsts. Atgādināšu, šis bija 4,5 metra augsts. Dafnis ir visu paveicis. Mēs to varam, mēs to esam izdarījuši. Jā, šitas ir augsts akmens. Tas jau tur kurzemē viņš nebija augsts. Tā kā blūķis, bet viņš nav tik augsts. Tā, un tagad es vēlos pajautāt Dafnim. Dafni, saki lūdzu, tu esi bijis šī akmens virsotnē. Kāds ir tavs sajūts pēc tā? Sajūts patīkams. Viņš pat sildīja šais laika apstākļos, man liekas. Tā kā miesu vai dvēseli? Nē, vispār siltumu izstaroja. Siltumu izstaroja. Nav tāds augsts, tāds patīkams sajūta patiešām. Un ja tev vēlreiz vajadzētu uzkāpt virsū, tu to darītu? Es darītu. Darītu. Jā. Lūk. Šī bija intervija ar Dafni. Vēlreiz pagriezīšos, lai man arī redz uz šī te akmens fona. Lūk, šis bija tā teikt raidījums no Sāmsalas. Tātad ir pavasaris. Lūk, ko es teikšu, brauciet, skatāmies lietas, vietas, ko mēs vēl neesam redzējuši Sāmsalā. Līdz jaunām reizēm!